Sveiki, draugi! To Madars. Tā, šodien gribu pastāstīt par tādu lietu, kas daudziem varētu interesēt, par tādu lietu kā savs aicinājums. Cik svarīgi mums dzīvē ir atrast savu aicinājumu, kas ir tas, kas no rīta mums ar prieku liek celties, iet un darīt to, kādēļ radītājs mūs ir radījis. Tātad katram no mums ir sava misija, ja, kas dzīvē ir jāpaveic. Un cilvēki diemžēl to neievēro un iekrituši ir lamatās, iet uz nemīļotu darbu, brīnās, kad sāk parādīties visādas veselības problēmas un stresi, depresijas un tā tālāk, un nesaprat, kas pa lietu. Pa lielam iesaku pārdomāt tādu lietu, tātad vai tu dari to, kas tiešām ir tavs, kas ir, ja? Tas nenozīmē, ka visiem jāiet biznesa taisīt, ja? Un visiem jābūt ir biznesmeņiem un daudz jāpelna. Ir arī cilvēki, kam misija ir parastos darbus darīt, ja? Bet viņš ceļās ar prieku un iet un dara to darbiņu, ja? Un viņam paliek enerģija pāri, viņš aiziet uz to darbiņu, ja? savus 8 stundas kaut vai tur nostrādā, ja? Un viņš atnāk mājās, viņam vēl ir pāri enerģija, tāpēc, ka tā ir viņa misija. Ja? Tāds ir radītāja plāns uz viņa, ko viņam dzīvē tātad ir vērts darīt. Ko es iesaku tiem, kuriem šī tēma interesē? Japāņu filozofijā šis saucās Ikigai. Pats izlasīju grāmatiņu, arī paskatīties, kur ko kā var saštelēt kopā, kas ir tas, kas patīk darīt, ja? kas ir ar aizrautību. Aizpildot tādu tabuliņu var saprast, kas ir tavs aicinājums īstais, tas Ikigai, ja? Kas dod to draivu un to sajūtu, ja? Kad jā, tas ir mans un iet, ja? Kas daudziem ir apslēpts hobijos, un faktiski katru hobiju, kas ir, to var arī pārvērst biznesā, ja? Arī pelnīt vairāk. Ne katrs būs miljonārs, ja? Bet to var darīt, padomāt, kas ir tas, kādā veidā ar to, kas man patīk darīt, kā ar to var nopelnīt, ja? Arī. Un tāda, kam ātrāk, kam lēnāk tas sanāk, ir veseli, protams, virkni ar visam likumiem, kas ir jāievēro, lai to atrast, bet pats pamats ir atrast to aicinājumu un to draivu, ko darot, visa pārējā pasaule pazūd. Ja? Tas ir tā, kad pa lielam sagribās uz toleti, ja? pa lielo. Tev taču nebūs nekāda šķēršļa, nekas, tu ies pa taisno un darīs vispārējā pasaulī pazūd. Pa lielam, tāds rupšs salīdzinājums, ja? Bet tādā veidā, to atrod, to tu dari un pārējais, nekas tev neinteresē, ja? Un tu to dari ar savu draivu. Un tāda dzīvē atradīs savu īsto ceļu, dodoties par to, būs arī draivs, būs veselība, būs dzīves prieks, būs laime, veselīgi pieminēja, un tādā veidā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi atrast, ja? Un daudzi meklē, un tādā veidā, tā kā tie, kas ir iekrituši kaut kādos laukos un dziļos, ja? Un iet uz vienīgo darbvietu, kas tur tūmā ir, to es dabūju baigo darbu, man tur aksā, bet no rīta nevar piecelties uz to darbu, ja? Nav tā draiva, nav tā sajūta. Viņi visticamāk dara tātad ne savējo, ja? Tas ir uzspiests. Pirmais, kas ir negatīvais uzstādījums, programma, kas ir iekšā, tātad pārvietoties. Mēs neesam piesiet vienā vietā, pārvietoties uz citām pilsētām, valstīm, vienalga, tur, kur ir forši, tur, kur ir laime, tur, kur ir prieks, iet meklēt. Tas arī nozīmē to, ka nav obligāti sākumā savs īpašums var īrēt. Dodās uz to vietu, kur liekas tajā brīdī, protams, izvērtējot visu par un plus, ja, un kas tur ir, ja dodās ar to savu atrasto Ikigai uz turieni, ja, to draivu, tad arī būs. Un viss tur ir, dzīve mainās, ja.
un viss notiekās. Tā kā tātad tas ir tas, un neesiet piesiet vienā vietā, priekš kam? Tas radītājs ir radījis, bet arī iedevis smadzenes, tāpēc, lai domātu, ja, kas ir pareizs, kas ir mans, kāpēc man to darīt, ja? Un tādā veidā. Fermā, ķūļos fermā, pieņemsim, ja? Cilvēks iet un strādā, tāpēc, ka tā ir vienīgā iespēja, ko viņam darīt, ja? Pelnīt it kā kaut kādas iztikas līdzekļus, ja? Bet viņam galvā ir skaitļi, pieņemsim, ja? Viņš iet un viņš saskaita govs, no cik ienāk, cik iznāk. Tātad viņam īstais ikigai ir kaut kas saistīts ar skaitļiem, ja? Un viņam nav jāstrādā un jātīra mēslais aiz goviem, ja? Tā kā vai slaucēji, vienalga, ja? Šādā veidā. Tad padomāt par to, kas ir tas, ko bērnībā patika darīt, kas ir tas, jo tas ir tas apslāpētais, kas iekšā mums sēž, ko, diemžēl, vecāki audzināšanas metodi, tur, kur mēs augām, cits iespējas nebija, un tas mums ir uzspiestais, it kā svešs mērķis, svešs tas ceļš. Un tātad padomāt par to, jā. Kas vēl pie viena šis sakāms, tātad darot to nemīļoto darbu, ja, nopelnīt to tik, cik nopelnīt, pārcelties negrib, un kas ir svarīgi, tātad darbības. Viss notiek ar darbībām. Bez darbībām nekas nenotiek. Plika domāšana tikai un kaut kāda filozofēšana, tas arī neko nedod. Ir jāiet un tātad jādara darbības, ja? Jāmeklē, atbildēt uz jautājumu, kāpēc, ja? Kas, ko, kā pašam sev, runāt ar sevi vairāk un ieklausīties sevī. Un tas būs tas, kas palīdzēs tajā virzienā. Ja? Izdomāja kaut ko, jādara. Tā tad ir jādara. Ja? Jāpieceļ pakaļ no dīvāna. Tas kā, ja mēs gribam paēst, ja? Mēs pieceļam pakaļ no dīvāna, ejam uz leckapu, atveram un paēdam. Tātad tika ienāca doma galvā, tātad, ka vajadzēja paēst, jā, vajag paēst, tad piecēl pakaļ no dīvāna, izdarīja darbību un aizgāja līdz leckapiem, atvēra leckapu, jā, un uzēja. Tieši tāpat tās ar tām darbībām ir. Jo, tātad, kas vēl, tad nesen foršu salīdzinājumu dzirdēju, jo tādi cilvēki, kas eksistē faktiski pēc būtības, tas ir mēslu pārstrādes cehs, ja, tad mēslu ražotājs, ja, kas pārtiku pārvērš enerģijā tikai, lai eksistētu un ražo mēslus. Ja. Viņš nekādu labumu pasaulē nenes. Ja. Tikai faktiski ir mēslu ražotājs un nekas vairāk. Ja. Nekāds labums. Bet radītājiem tātad ir uz mums katram plāns, kā mēs šai pasaulē katrs varam būt noderīgi, katrs dot savu ieguldījumu. Ja. Viens cep maizi, viens ražo pienu, ja. Tad tas ir kaut kāds ieguldījums, ja. Un ko dod. Un katram mums ir spējas tātad. Ja to sāk darīt, izrādās, ka arī ir resursi iekšā, ja tu dari to, kas ir tavs, tev parādās ir resursi, piesaistās nesaprotamā, brīnumainā veidā finanses, arī to visu uzsākt, darīt, bet jāsāk darīt. Protams, tie, kuri domā par saviem biznesiem, noteikti tas ir pirmais darbs, ir biznesa plāns, kā tāds, ja, kā painteresēties, kā, nestāstīšu, protams, sīkā, painteresēties, ar ko sākās biznesa veidošana, ar ko jāmeklē, ja? Kur ir pareizi, ar ko sākt. Ja? Jo stulbi būtu uztaisīt, iedomāties od biznesa, atrast naudu, ja? Un ķūļos uztaisīt Ferrari centru. Ja? Tātad tirgot Ferrari, ja? un apkalpot tur. Tas noteikti būtu stulbi, vai ne? Un līdzīgi, piemēram, skatoties riņķī, ko uzņēmēji dara, kādas aplamības, un kurās aplamās vietās taisa uzņēmums ar cerību, ka tur būs peļņa, tā kā ir pareizi arī jāmeklē tas, kā to darīt pareizi. Ja? Un, kas ir svarīgi, tātad hipnoterapija palīdz šai lietā
tātad atrast, jā, bet tiem cilvēkiem, kuri gatavi iet un darīt, jā, divānai sēdētājiem tas nav, nedara. Tie, kuri iet un dara, bet saprot, ka kaut kādi bloki viņu traucē. Jā, tās ir bailes, negatīvā uzstādījuma programmas, kas ir iekšā, un tātad saprot, ka traucē kaut kas ir. Vai tiem, kam, pieņemsim, bizness jau ir, bet viņi saprot, ka līdzīgi bizness rulē, jā, kādam, bet pašam nerulē. Jā, tad arī kaut kādu bloku uzstādījumu iekšā, kur viņš aplam iet pēc šiem mērķiem. Pirmkārtam, jā, tas nav pat viņa biznesa, viņš ir paskatījies no kāda vai pārpirkt savu to biznesu, un tam iepriekšējiem gāja varbūt, jā, bet pašam neiet, tāpēc, ka tas nav viņa. Un es palīdzu arī to saprast un atrast to ceļu, par kuru ceļu virzīties, jā, un tikt vaļā no tām negatīvajām pārliecībām, blokiem, uzstādījumiem, jā, bailēm, kas ir iekšā, kas neļauj tātad sasniegt augstākas virsotnes. Jā. Tātad es esmu Madars Baļķītis, regresologs, hipnoterapeits, likteņa labotājs, un es palīdzu mērķiecīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem tātad dubultot savus ienākumus ar hipnoterapijas palīdzību. Jā. Tātad tiem, kuriem ir vēlme, man ir mājaslapa, superterapija.com saucās, kur ir aprakstīts arī tas ar piemēriem, kura paskatīties, un tātad var atstāt arī pieteikumu, jā, uz bezmaksas konsultāciju. Tas tiem, kuri patiesi to vēlās. Jā. Un, jā, tā kā tāds. Kas vēl? Par darbībām arī, par leckapu es izstāstīju, pieņemsim, vēl salīdzinājums ar darbībām. Ja? Tad ir pludmale, patreiz nav tik daudz cilvēku, bet nav laika apstākļu. Bet tie cilvēki, iedomājieties, kuri ir atnākuši šeit uz pludmali, viņi ir piecēluši savu pakaļu no dīvāna, viņiem ir vēlme, doma ienākusi galvā, jā, tātad es gribu pie jūras atpūsties, tātad plāns atpūsties pie jūras. Piecēlu pakaļ un iekāp kaut kādā transporta līdzeklī vai uz velosipēdu kaut tā, jā, vai kājām, un ir šeit. Jā, tātad tā ir izdarīta darbība, jā, kas noveda līdz šejienē. Jā. Un tikai ar rīcību un darbību tas notiksies. Būs kļūdas, būs nepareizas rīcības darbības, bet vienalga tās būs darbības. Ja? Pirms tam dar kaut ko apdomāt, arī pat daudz nevajag domāt. Tas arī ir nepareizi sēdēt, smadzeņot, jā, kā būs viss par un pret, jo trakajiem, tāds tas teiciens, trakajiem pieder pasaulē, ja? Kas uz pofiku iet un dara. Ja? Ir kas pārgalvīgi to dara un arī viņam neveicās, ja? Bet tur arī jāskatās tālāk, bet ir jārīkojās. Ja? Ir jārīkojās un tad arī būs rezultāti. Bet no kļūdām nevajag baidīties, jo katrā kļūdā ir tāda iespēja. Tur ir iespēja un mācība kaut kāda, kas ir jāsaņem, par ko var padomāt, kāpēc tas tā notikās. Ja? Tas kā uz grābekļiem kāpt. Ja to neapdomā, tad visticamāk tas atkārtosies. Ja? Atkal būs uz tā paša grābekļa un tev visums noliks priekšā tajā pašā situācijā un teiks, čalīgi vai kā, ņem apdomājies. Tur nav riktīgi, ja? Un nedrīkst kāpt vairāk uzreiz uz vienu to pašu grābekļu. Tagad tikko ir kaut kāda negatīva situācija, ja? To izvērtēt, mēģināt ieklausīties, saprast sevi, saprast visumu, ko tad visums man ir vēlējies ar to pateikt. Ja? Tad izvērtēt to. Un tas ir svarīgi. Un sapratīsi, un nākamreiz tā nedarīsi. Ja? Un nākamreiz izvēlēsies pareizo ceļu. Tā kā katrā tātad lietā negatīvajā ir savs pozitīvisms. Ja? Vēl tāda lieta, kad katrs notikums dzīvē, mūsējā, vispār dzīvē kā tādā, viņš ir pats par sevi neitrāls. Ir notikums un pats par sevi neitrāls. Viņš ir tā, ka kā mēs uz to skatāmies, uz to notikumu. Mēs ar pozitīvismu
vai ar negatīvismu skatāmies uz to, ja? Tad, ja tas ir mums liekas, ka negatīvs, izvērtējam to situāciju, ja? Gūstam mācību, tā nevajag darīt, ja? Bet viena situācija, kaut kas notiekās, ir blakus stāv divi cilvēki, viens uz to skatīsies pozitīvi, ja? Ar smaidu, smiekliem vai neitrāli, un otrs skatīsies negatīvi. Viena tā paša situācija, tad pat pa sevi situācija ir neitrāla, to atcerēties, ja? Kad ir tāda lieta. Tā kā tāds. Pirmais aicinājums, atrast savu aicinājumu, iet, darīt, meklēt, kā ar tādu aicinājumu līdzīgi vai kā, ko var darīt, ko var mācīties, arī ja tas ir aicinājums un nav iemaņas, ja, tad, protams, mājās divānā sēžot nekā nebūs, ja, skatoties seriāls vai skrūlējot telefonu. Tātad paskatīties, man ir tādas tā kā talants, ja, ka es to varētu darīt, bet man nav prasmes, tātad vajag prasmes. Tātad pārvērst internetu par instrumentu, nevis par indi, un no tā iegūt labumu. Tad meklēt tur, kā to var darīt, kur var apmācīties, kādus kursus iziet. Nu, būs paies kāds laiciņš, gads vai divi, bet tu tiks iekšā tajā savējā, tajā aicinājumā, ja? Padzīvotai ķūļos sūca 5, bet pēc tam tu jau mācoties un saprotot, ko meklēt, jau paralēli visums noteikti, ja tu iestēji pareizajā virzienā, visums tev arī piespēlēs visas iespējas, ja, kur pārcelties, kur vislabāk sev to potenciālu savējo var realizēt, ja, kur uz kādu pilsētu, ja, kur tas cilvēkiem vairāk interesē, tātad tās peļņas iespējas, labāka alga, ja, foršāk dzīves apstākļi. Nu, to visu izvērtēt, paskatīties, ja, jo darīt savu lietu mazā ciematā, ķūļos, ja, būt par grāmatvedi, labi, grāmatvedis attālināt tur notiekās, nu, kā piemērs, ja. Bet ok, tad tādu paskatīties, pasauli ir plašs un iespējas ir plašas, tā kā doties tādā virzienā, kur ir forši. Un jā, nu vot, es ceru, kad kādam būs kāda apjausma par savu ikigai, jā, par savu mērķi, par savu draiva radītāju, kas liek pasaulē pārējai izzust, izgaist, ja, un darot tikai to, kas ir mūsu ceļš, mūsu talants, ja, kas ir iekšā. Katrā no mums ir kaut kāds talants, kā es teicu, tad radītājs ir mums katram devis savu misiju, kas ir jāpilda. Nebūsim sūdu pārstrādes ceks, ja. Darīsim lietas, ko tātad visums mums ir devis un tādā veidā. Nu, kaut kā tā. Es ceru, ka tiem, kuri meklē sevi, šis noteikti bija noderīgi, ja? Domāt, ar ko sākt. Šis ir spēcīgi, ja? Ar ko sākt. Tātad ir latviešu valodā ikigai grāmatiņu nopērkam grāmatnīcā, ja? Un iegādājos tādu un aiziet un izlasot to, pastudējot. Protams, internetā var paskatīties, ja, kas, kā vēlās. Var arī skrūlēt tālāk vai skatīties seriālus un, protams, neko nedarīt. Un vēl kādu heiterisku, kādu komentāru atstāt, arī tā var darīt, jā, un dīvainā pirst. Un visādi ir arī tādi cilvēki, ja, kuri neko nedarīs, viņi papirdīs labāk dīvainā. Tie ir vispār nolemti iznīcībai. Un visticamāk, ka tur ir kraks un bēdīgas beigas tādiem cilvēkiem. Bet tie lai paši saprot, ko dara dzīvē, kāds ir viņu ikigai. Jo tas noteikti nav heitot kādu, par kādu kaut ko teikt, apspriest un tā tālāk. Tā kā tādā veidā. Nu labi, ok. Tāds bija šodienas temats, un es ceru, ka tas tiešām
noderēs kādam un atvērs acis. Ja kas, liekat laikus un, protams, un ir forši un var piesekot. Tad man kanālā, YouTube kanāls ir Superterapija saucās, ja? Tad atkārtošu vēlreiz mājaslapa superterapija.com un tātad dalīšos vēl ar vairāk informāciju, ja? Un kas ir noderīgi, kas palīdzēs latviešiem mērķtiecīgiem, uzņēmīgiem latviešiem tātad iet un darīt un atvērt. Tāda man misija, tāds es gribu, lai Latvija beidzot ir priekšā lietuviešiem un igauņiem un saprot, kur iet un ko darīt. Un arī kāds dīvānā pirdējs, varbūt, kad šo noskatoties, beigs pirst dīvānā un piecels savu pakaļ un tomēr sāks meklēt savu ikigai, kas tad ir viņa īstais aicinājums. Ja? Tā kā varbūt tādiem arī es būšu palīdzējis. Ja? Tāds, protams, ir mērķis arī tiem, jo visus izglābt nevar, tas ir fakts. Ja? Tie, kuri spītējās un daja, es taču visu zinu, ja? Tiem tos, diemžēl, nevar pat izglābt. Tiem ir lemts būt par sūdu pārstrādes cehu tikai un vienīgi. Un tos utilizēs visams, tādi ir tie likumi. Un kaut kā tādā veidā. Tagad tā. Kurš ir gatavs mainīties un pieņemt tātad pārmaiņas un darīt to laipni aicināti tajā mazā procentu pasaulē, kur ir šie apņēmīgie cilvēki, kuri uzdrošinās mainīt savas dzīves, izkāpt no savām komforta zonām, beidzot sākt dzīvot un dzīvot sev un dzīvot pasaulē, tātad pildīt to misiju, kas ir paredzēta. Ja? Nu, kaut kā tā. Labi, tad patreiz pietiek un kaut kā tā. Tad līdz kādam nākamam video atkal. Čau!